Nu, ko mēs esam tikuši līdz lielajai pļavai. Un kas tad šeit notiks? Šī kavā? Jā, šeit šie bija Jāņu vārti, caur kuriem mēs piedzimām jaunā gaismā. Un uz augustā, 10. 11. augustā, šī te burvīgā pļava kļūst par Andeles pļavu, kurā tu vari satikt dažādus amatniekus, dažādas garšīgas lietas, ko dara mājsaimnieki. Tajā un visas tematiskās lietas, fantastiskas apģērbus, dažādas zālītes, dažādas tējas, krēmiņus un rotiņas. Un, redz, šī tādas skaistas rotas arī varēs tur iegādāties. Ja, tur, man liekas, pat arī kleitas un tādas lietas. Jā, un kleitas. Un, jā, es varētu iet par reklāmas tādu seju. Šobrīd esmu tā skaisti sapucējusies visa laika rata. Jā, bet šeit jau arī ir runātavas. Jā. Tajā šeit ir viena. Jā, mums šeit tur pie manis skaistā dārza. Šeit būs īpašā runātava. Sestdienā būs vīru spēka runātava, kurā visu būs par un ap vīru lietām un vīru spēku cildinošām vai godinošām lietām. Un savukārt svētdienā šī vīru telts, vīru ieskandināta, ievibrēta un spēcināta, tā kļūst par sieviešu spēka pirti. Jā, arī pirti, protams, bet par telti runātavu, kurā tiks risinātas sievu lietas. Un tad tajā finālā, kas būs noslēgumā, tad tā sievu ar tām vīru lietām tiks savienotas vienā veselā. Tad redz, tu vīru lietas es no Ozola parka jau izvilāju šeit kalniņā ārā. Jā, tur. No tās lielā dziļā meža. Tur ir Ozola parks, kurā tad no pirmām kārtām tur var aiziet klusi, mierīgi nopeldēties. Bet vēl ļoti svēti tur var tie, kas spēs atrast, var apciemot lielo seno ozolu, kas ir ļoti spēcīga, ļoti svēta, ļoti vīrišķās mīlestības pildīta vieta.